Liepainieks Kristaps Čimbars jau otro reizi ir atstājis Aukartes akadēmiju. Šoreiz uz visiem laikiem, jo atgriešanās koncertu vairs nebūs. Es atklāšu tā jaunieša vārdu, kurš turpina mācības Aukartes akadēmijā. Un tas ir Ivars Galiņš. Kristap, piedod. Viss kārtībā. Samsung telefons tev ir, lai gan nozaudēts, bet ir. Jā, kaut kur. 30 latu sarunām ir, internets arī. Nozaudēts Aukartes akadēmijas telpās. Bet salčuks vienalga tev noderēs, veco zēni. Nu super. Tas nomierinās. Tījo saldējums ir ļoti garšīgs. Šovs bija ļoti interesants. Viņš joprojām ir interesants. Esmu pagaudināts, kad varēju piedalīties šajā šovā. Un bija ļoti interesants piedzīvojums sadzīvot ar visiem šiem cilvēkiem, iepazīties un strādāt televīzijā. Kurus es gribētu redzēt finālā? Es gribētu redzēt noteikti Samantu, jo viņai ir ļoti pārliecinošs vokāls, vispārliecinošākais no visiem dalībniekiem, visspēcīgākais. Otrajā vietā varētu būt Nikolais un trešajā vietā Mareks. Bet, ja tā vērtē pēc vokāla, tad trešajā vietā vajadzētu būt Annai. Marekam nav pietiekoši spēcīgs vokāls, diemžēl, bet viņam ir laba ideja. Čau! Čau! Jā, Krīšamon. Čuries. Ko es darīšu? To pašu, ko līdz šim jāpabeidz ar skola, iekvētais jāsarauj. Strādāšu pie muzikālā ziedveikala un pie dažādiem citiem projektiem. Man ir jāieraksta pavisam labi tā dziesma, ko es dziedāju atgriešanās koncertā. Un mums vēl top vēl daži projekti.